Jā. Kā likvidēt kanalizācijas aizprostojumus? Protams, tas ir ļoti nepatīkami un nav tik vienkārši. Ir troses, teiksim, pareizāk būtu ar trosēm tīrīt. Ir cietākas troses, ir mīkstākas troses. Aizķer, uztin kaut kādu aizprostojumu aktus, izrauj ārā. Ja ir liels gabals, viegli nebūs jebkurā gadījumā, jo jātiek ar troses galu kaut kur cauri pa līkumiem. Viegli nebūs. Principā jāizmanto divas troses, savā reizē cietāka, savā reizē mīkstāka. Mīkstāk, kā vairāk locīsies, Jā, varēs izvīdīt cauri, tā kā kaut kāda pieredze. Principā parasti divi vajadzīgi. Viens baksta, otrs nostiep trosi un griež. Protams, ir arī šitādas te ļoti labi tīrīšanas ierīce. Te ir trose ietīta tādā piltuvē. Var pie bormašīnas pielikt un tad grūž iekšā. Ļoti ideāls. Tikai cena vairāk laikam, kas to ikdienā nodarbojas ar profesionāli tā vai mājas apstākļos, tā jau būtu ideāli, ja var atļauties. Protams, ir arī tāds pneimatiskais kanalizācijas tīrītājs pēdējā laikā diezgan populārs. Tāds pumpis, poda aizsērējums vai kā. Uzpumpē spiedienu un tad mēģina spiedienu izšaut ārā kanalizāciju. Tie tur ir izgājuši no mūdas ārā tie? Nē, vantas arī ir, jā. Vantas, ja? Visās vantas? Jā, ir šitādi. Arī tādu var mēģināt. Protams, paliek visa ķīmija, ko jau kaut kad iepriekš stāstījis esmu, ko pat taisno kanalizācijā vai sifonā var liet iekšā, kas, teiksim, izsilda tos taukus, izšķīdina un tad skalojam nost. Jārēķinas, ka smaka būs dzīvoklī vai mājā un jāvēdina. Tas viss var mēģināt arī tā, jā.